Labu vakaru arī no manas puses. Tiešām priecīga diena, priecīgs dievkalpojums un mēs tā arī varam turpināt. Es aicinu, ka mēs varam vērt vaļā Bībeles, Jesajas grāmatu, 9. nodaļu. Draudzes Bībelēs tā ir 693. lapas puse. Un mēs lasīsim no 8. nodaļas pēdējo pantu un tad līdz 9. nodaļas 6. Jesajas grāmata, 8. nodaļa, 23. pants līdz 9. nodaļas 6. Bet tiem, kas tagad apspiesti, vairs tumsības nebūs. Agrākos laikos viņš apkaunoja Zebulūna zemi un Naftalī zemi, bet nākamos viņš dos godu jūras ceļam, kas viņpus Jardānas, visam tautu lokam. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. To tautu tu vairos, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiestajiem, tu satrieksi kā Midiāna dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Āmen, tas ir Dieva vārds. Es vadīšu mūs īsā lūkšanā, un tad arī pārdomāsim šos vārdus. Kungs, mēs lasām, ka tavs vārds ir dzīvs, darbīgs un asāks par apus griezīgu zobenu, kas iztiesās sirdis, domas un nolūkus. Tādēļ tagad, kungs, kad esam lasījuši šādu tavu vārdu un vēlamies to pārdomāt, es lūdzu, palīdz mums to saprast. Lūdzam, lai tas dzīvi darbojas mūsos un lai tas griež, kur vajag un iztiesā mūsu domas un nolūkus, lai tie kļūst mazāk paštaisni un vairāk ierauga gan šo paštaisnumu, bet tajā pat laikā tavu žēlastību. Palīdzi, kungs, draudzē klausīties un dzirdēt un man skaidri, saprotam, bet vēl svarīgāk uzticami sludināt tavu vārdu. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Es gribu iesākt ar jautājumu par to, kas tev sagādā prieku. Par ko tu priecājies? Protams, kas no kuram tas ir? Kādam varbūt tie ir bērnu panākumi, kādam laba atzīme skolā, kādam tas varbūt ir labi paēst, kādam labi pacienāt, kādam aizbraukt ceļojumā, kādam kārtīgi izgulēties, kādam dienu pavadīt mierīgi mājās, siltās šķībās, kādam dienu pavadīt izdzīvošanas nometnē mežā. Kādam viss no iepriekš uzskaitītā, kādam nekas no iepriekš uzskaitītā, kādam viena kombinācija, kādam cita. Mēs kā draudze tik tiešām esam priecīgi par kristībām, kuras tikko varējām redzēt un svinēt. Bet es domāju, ka jūs piekritīsiet, ja mēs dzīvotu tikai priekos, mūs arvien mazāk kas spētu iepriecināt, vai ne? Aiziet paēst restorānā, ja tavu ikdiena ir mājās halātā pie plīts, būs daudz īpašāk nekā tam, kam tā ir ikdiena, vai ne? Varam iedomāties tādus ekstrēmus piemērus. Ja kādā Āfrikas ciematā prieku sagādā tīrs ūdens un maizes šķēle, tad mums stāvoklis, pret ko mēs salīdzinām. Un šodien mēs domāsim par prieku, kas nāk no Dieva dotas glābšanas. Un tas veids, kā Jesai mums pasniedz šo prieku vēsti, ir caur kontrastu. Caur tumsas un gaismas kontrastu.
Mēs domāsim par šo jūdu vēstures epizodi, bet mēs ieraudzīsim, ka šis notikums ir kā tāda ilustrācija, tāds mājiens, mēs varētu teikt, kā filmas traileris kaut kam vēl lielākam, vēl grandiozākam, kas ietekmēja ne tikai jūdus 8. gadsimtā pirms Kristus, bet kas nevar atstāt vienaldzīgus arī mūsu gandrīz 30 gadsimtus vēlāk. Mēs domāsim par brīnumainu glābšanu, ko apsola Dievs, un par brīnumainu glābēju, kas panāk šo glābšanu. Bet uz brīdi atgriezīsimies nedēļu vecā vēsturē un atcerēsimies pavisam īsi, ko mēs pārdomājam pagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā mums bija tāda vēstures un geogrāfijas stunda par tuvajiem austrumiem. Neuztraucieties, es nesākšu to vēlreiz no sākuma, bet tie galvenie punkti, kas mums bija, kas mums noderēs arī, es ticu, šajā svētdienā šo raksturvietu saprast. Pirms nedēļas mēs redzējām, ka Dievs apsolīja Jūdas ķēniņu valstī. Atcerieties, tur bija tā sadalītā ķēniņu valsts, tātad Jūdai, kas bija dienvidos, apsolīja glābšanu no ienaidniekiem. Tam par apliecinājumu viņš solīja zīmi, īpašu bērna piedzimšanu. Kas bija šis bērns? Mēs runājām par tādu lietu kā Dieva tautas atlikums. Ļaudis, kas uzticējās Dievam par spīti apkārt esošajai algdievībai. Un mēs arī uzzinājām par spriedumu Izraēla ķēniņu valstī, ka tā tiks iznīcināta un ļaudis aizvesti trimdā. Un tagad, nonākot pie 9. nodaļas, pa šo laiku, pa šīm 2 nodaļām, Jesajas grāmatā, tas ir noticis. Ir noticis tas, ka Izraēls ir iznīcināts. Ļaudis ir aizvesti trimdā uz Asīriju, pilsētas ir iznīcinātas, iekarotas, nodedzinātas un teju vai nolīdzinātas līdz ar zemi. Pilnīgs posts un nekā tur vairs nav. Un, ja tā padomā, Izraēls tomēr taču bija daļa no Dieva tautas, Ābrahama pēcnācēji, Jēkaba 12 dēlu tautas. Turklāt Izraēla ķēniņu valsts sastāvēja no 10 no šīm 12 tautām. Lielākais vairums pa galam un vairs nav. Pravieši jau bija atgādinājuši, ka tas notiks. Un pravieši, ko viņi atgādināja, kādā veidā viņi atgādināja? Viņi atgādināja caur 5. Mūzes grāmatā pierakstītās un tur slēgtās derības ar Dievu svētībām un lāstīm. Tur pirms ieiešanas apsolītajā zemē, pēc 40 gadiem klaiņošanas tuksnesī, Mūzes atgādināja savai tautai derības ar Dievu noteikumus. Mēs varētu teikt, noslēgto līgumu ar Dievu. Abu pušu pienākumus un tiesības un atbildības. Tur runa bija gan par sociāliem, sadzīviskiem likumiem, kā cilvēkiem attiekties vienam pret otru, kā arī, ja mēs tā varētu teikt, garīgie likumi vai to, kā ļaudīm attiekties pret Dievu. Un toreiz tauta teica, mēs piekrītam, mēs parakstamies zem šī visa. Pavisam īsi es gribu iedot 2 piemērus, kas mums parāda, kādi bija līgumi, nosacījumi 5. Mūzes grāmatā, pirms ieiešanas apsolītajā zemē, un kur Dieva tauta ir nonākusi tagad. Pirmais piemērs par likumu attiecībās ar Dievu. 5. Mūzes grāmatā 27. nodaļā 15. pants saka, nolādēts, kas taisa tēlu vai izlietu veidolu, amatnieka darinājumu, pretiklību kungam un kas noglabā to slēptuvē. Un lai visa tauta atbild un saka patiesi. Jesaja 2. nodaļā saka šādi. Pilna tiem zeme ar dievekļiem, tiek lanās tiem, ko pašu rokām darinājuši, ko pašu pirkstiem taisījuši. To priekšā līks cilvēks un pieplok vīrs. Otrs piemērs par savstarpējām attiecībām. Turpat 27. nodaļā Mūzes grāmatā 19. pants skan šādi. Nolādēts, kas sagroza tiesu svešiniekam, bārenim un atraitnei, un lai visa tauta saka patiesi.
Tas pats Jesaja 1. nodaļā, 23. pāntā saka: tavi augstmaņi ir dumpinieki un biedri zagļiem. Visi kukuļus mīl un dāvanām pakaļ skrien. Bāreni taisnīgi netiesā un atraitni nepārstāv strīdā. Un mēs varētu atrast vēl un vēl šādus pretstatus, piemērus, kas parāda, ko Izraels bija izdarījis, ko viņš bija pastrādājis, un ka Izraels ir vainīgs, tiešām vainīgs Dievu priekšā. Viņš nav turējis savu daļu. Pirms Izraela iznīcināšanas, kā jau teicu, pravieši jau gadu desmitiem bija sludinājuši, ka viņi abas ķēniņu valstis ir pārkāpušas savas derības pienākumus. Un te Izraela vairs nav. Pats Jesaja saka, tepat 8. nodaļas 17. pantā: es gaidīšu uz kungu, kas paslēpis savu vaigu no Jēkaba nama. Es cerēšu uz viņu. Dievs ir novērsies no savējiem. Viņš ir iedarbinājis lāstu protokolu. Pēdējais pants pirms šīs rakstu vietas, 22. pants: uz zemi tie raudzīsies, redzi, nelaime, tumsa, tumsība, spaidi, tie tumsā ietriekti. Mēs varam iztēloties, kā Jūda skatās uz šīm kūpošajām drupām un jautā, vai Dievs mūs ir pametis, vai viņš mūs ir atstājis, vai mēs būsim nākošie. Un šādā brīdī caur Jesaju Dievs saka, ja atkāpjamies pussolīt no 22. panta: redzi, nelaime, tumsa, tumsības, spaidi un tie tumsā ietriekti, bet tiem, kas tagad apspiesti, vairs tumsības nebūs. 1. pants 9. nodaļā: tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. Dievs šajā pilnīgajā tumsā apsola gaismu. Bet kas tā būs par gaismu? Kā viņa izskatīsies? Aplūkosim, ko šī gaisma paveiks. Izlasīsim vēlreiz no 2. līdz 4. pantam. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieks kā Midiāna dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. To tautu, viņš iesāka sakot, to tautu. Šeit runa ir par vienu tautu. Izskatās, ka tauta šeit vairs nav sašķelta, nav sadalīta Dievu tauta. Ir viens vesels. Šo tautu tu vairosi. Šeit ieskanas apsolījums Ābrahamam, kam Dievs sacīja, ka viņam būs pēcnācēji, kā jūras smiltīs un kā zvaigznes debesīs. Liels prieks, tāds, kas rodas par savāktu ražu, par uzvarētu karu. Un gan raža savākšana, gan karš, abas šīs lietas raksturo pabeigtību. Kad raža ir ievākta, karš uzvarēts, tad ir miers, tad var priecāties. Kāpēc tā ies plašumā? Kādēļ pavairosies un kādēļ tā varēs būt tik priecīga? Mums 3. un 4. pantiņā ir pazudis tulkojumā vārdiņš jo. Šie panti paskaidro, kādēļ būs šis prieks. Jo to jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieks kā Midiāna dienās. Šo tautu sagaida brīvība no apspiedējiem, brīvība no citas tautas jūga. Kas tās Midiāna dienas? Kas tur notika? Midiāns bija tauta, kas tika sakauta soģa Gideona laikā. Ja atceraties, tad šī uzvara bija ļoti interesanta. Gideons tikai ar 300 vīriem naktī ielēca ienaidnieku nometni, un viņiem rokās nebija pat ieroču. Vienā rokā viņiem bija tauras, otrā krūkas, kas bija uzlikts virsū degošām lāpām. Un tad viņi bija nostājušies apkārt ienaidniekiem bez ieročiem,
viņi vienā brīdī visi tie 300 sāka pūst tauras, sasita krūzes, ienaidnieks visapkārt naktī ieraug šīs daudzās uguns, to troksni, viņi nakts melnumā pārbīstas un nesaprot, kas notiek, kurš ir kurš savējais, kurš nav savējais. Viņi sāka galināt nost viens otru. Tur 7. nodaļā Soģa grāmatā ir teikt, cik viens, tas ir par Gideonu karaspēku, ik viens palika stāvam savā vietā apkārt nometnē, bet nometnē visi skraidīja, bļaustījās un bēga. Kad skanēja 300 ragu, kungs vērs ik vienu zobenu pret katru un pret visiem, un viss karaspēks bēga. Satriekšana, kā Midijāna dienās, tā ir Dieva izcīnīta uzvara. Uzvara bez cilvēcīgiem ieročiem. Šādu uzvaru Dievs apsola, kad atspīdēs gaisma. 4. pants. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. Miers. Vairs nebūs karošana. Notiks karu pārtraukšana. Kara ekipējums tiks sadedzināts. Tas vairs nebūs vajadzīgs. Brīvība no apspiestības, brīvība no jūga, Dieva izcīnīta brīvība, karu pārtraukšana un miers. Tas ir iemesls, kādēļ tauta vairosies un būs tik ļoti priecīga. Bet kā šis miers tiks panākts? Caur bērna nākšanu pasaulē. Bet nevis caur jebkuru bērnu, bet kāda īpaša un ļoti konkrēta bērna nākšanu pasaulē. Izlasīsim 5. un 6. pantu vēlreiz no Jesejas 9. nodaļas. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā brīnišķais padomdevējs, vadonis Dievs, varonis Dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Kas tad ir teikts par šo bērnu? Vispirms mums ir jāpamana laiks, kādā tas ir rakstīts. Ievērojiet, bērns ir dzimis, bērns ir dots. Mums ir dots dēls. Šeit nebūs nekāds vēsturiski kontekstuālais skaidrojums, tāda vienkārši nav. Šeit tik tiešām Dievs runā par nākotni, kādu bērnu nākotnē, kas visu to atnesīs, bet tāpēc, ka Dievs to runā, Dievs to pasaka, tas ir tik droši, kā jau noticis notikums. Tas nav atceļams, pilnīgi droši, kā mēdz teikt, cieti. Otrakārt, mums jāierauga, ka dēls ir dots. Tas nav tā, ka tas vienkārši notika, un tad šis, kurš viens no tiem daudzajiem būs, tas būs. Nē, viņš ir dāvana, tas ir konkrēts bērns. Bet arī tas bērna raksturojums un viņa daudzie vārdi ir ievērības cienīgi. Vara uz viņa pleciem, vara uz bērna pleciem. Vārds brīnišķais padomdevējs. Brīnišķīgs, vairāk ar to nozīmi par brīnumu. Mēs jau katru bērnu saucam par brīnišķīgu, bet varbūt ne par katru mēs sakam brīnums. Padomdevējs, tāds gudrs, viszinošs. Varonis Dievs. Abi šie vārdi runā par spēku, par varu, par autoritāti. Mūžīgais tēvs. Mūžīgs gan nākotnē, bet mūžīgs arī pagātnē. Miera princis, vecajā tulkojumā miera valdnieks. Vārds miers ir tas vārds, ko mēs daudz zinām, esam dzirdējuši, šalom. Tas ir vārds, kas runā par mieru starp cilvēkiem un Dievu. Kad mums piedzima mūsu bērni, tādi mazi, bezpalīdzīgi kunkulīši, man jāatzīst, ka es tajā brīdī negāju ne pie viena no viņiem pēc padoma. Dažādas cerības par šiem mazuļiem bija, bet uzreiz nosaukt viņus par varoņiem, nebija man tā pirmā doma.
dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot jaunos pilsoņus, iesniegumā es nenorādīju nevienam bērnu vārdu Dievs, Dievs spriedītis. Kaut kā izklausās nepareizi. Mūžīgais tēvs, tēvs var būt kādreiz, bet mūžīgais. Kā tur bija, par 2 lietām cilvēks dzīvē var būt drošs. Par to, ka viņš kādu dienu nomirs un par to, ka viss savāks nodokļus. Dažādas versijas tur bija, bet nāve bija tajās visās. Nāve ir pati par sevi saprotama, bet šīs bērns ir mūžīgs. Miera princis. Mūsu bērni varbūt bija prinči un princese savā uzvedībā, bet noteikti ne miera. Ja man būtu jāraksturo mūsu bērni, miers varbūt nebūtu saraksta augšgalī. Bet šī bērna raksturojums vēl turpinās 6. pantā. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers. Tā doma šeit ir, ka gan vara, gan šis miers pastāvīgi turpinās pieaugt vēl un vēl. Viņš cels Dāvida troni un valsti. Viņš būs tas Dāvidam apsolītais pēcnācējs, kurš valdīs mūžīgi. Viņš pārvaldīs savu valstību ar tiesu un taisnību. Un to visu panāks kunga kvēle, līdzīgi kā Midjāna dienās kungs to panāks. Uz šo bērnu ir liktas diezgan lielas cerības, vai pat ne cerības, bet prasības. Es domāju, ka bērnu aizstāvjiem mūsdienās būtu šeit ko darīt, tik lielas prasības pret mazu bērnu. Kurš var atķeksēt visus šos lodziņus? Kurš tam visam atbilst? Un vēl jau ir daudz citu lodziņu, citos pravietojumos rakstīti. Mēs, protams, zinām, kurš tas ir. Mēs to zinām vismaz 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs esam baznīcā, otrkārt ir adventa laiks. Tāpēc mēs varētu pārformulēt jautājumu sekojoši, kurš ir šis bērns un kādēļ tieši Jēzus. Man ir prieks, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Mēs varam atvērt Mateja evaņģēlija 4. nodaļu. Draudzes bībelē tā ir 958. lapspuse. Es aicinu, ka mēs atveram. Un šeit mums ir aprakstīts Jēzus kalpošanas sākums. Tātad no 13. panta līdz 17. pantam nolasīsim. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa. Atstājis Nācereti, Jēzus aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulona un Naftalī zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis. Zebulona zeme un Naftalī zeme. Ceļš uz jūru, viņpus Jardānas, citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja: atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Matejs citē šī vakara aplūkojamo raksturvietu, un atkal mēs ieraugam Zebulūna un Naftalī zemes. Šīs 2 zemes atradās pašā augšā Izraēla ziemeļos, un kad varenā Asīrija nāca no augšas, tad tās bija pirmās zemes, kas tika iekarotas, un tajās asīrieši bija īpaši nežēlīgi. Un Matejs mums saka, ka tas apsolījums par gaismu, kas atspīdē šai izpostītajai zemē, piepildās Jēzum sākot kalpošanu. Jēzus ir tas bērns. Bet vai no tā brīža, kad Jēzus tur pārvācās, lai uzsāktu savu kalpošanu, vai šajā reģionā sākās ekonomisks uzplaukums? Vai tās bija pirmās teritorijas, kas 1. gadsimtā atbrīvojās no Romas impērijas gūsta? Nē, tā nebija. Kādā veidā tad Jēzus ir tas piepildījums? Kā tad atspīd šī gaisma? Es jau ievadā teicu, ka Dieva tautas vēsture un visa vēsture, jau sākot no Ēdenes dārza, tā ir kā tāds mājiens, nav īsti latviešu valodā tās vārds, kā to salīdzināt. Es teicu, filmas treilers. Bībele lieto vārdu pirmtēls kaut kam daudz lielākam
un daudz grandiozākam. Un arī Zebulūna un Naftalī zemes izpostīšana un apsolītā atjaunošana ir kā šis pirmtēls kaut kam daudz grandiozākam. Bet tas lielums un grandiozums iet abos virzienos. Gan labumā, bet arī sliktumā. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Zebulūna un Naftalī zemju postaža ir tikai tāda maza miniatūra postaža salīdzinājumā ar to postažu, kas sagaida dzīvi, dzīvojot un negodinot Dievu. Zebulūns, Naftalī mums tā daudz ko neizsaka, jā, tur gandrīz 30 gadsimti pagājuši. Paņemsim citus piemērus. Bahmuta, Mariupole, Buča. Mums pārņem šausmas, kad mēs dzirdam to, kas tur ir noticis. Kādas zvērības tur ir pastrādātas cilvēkiem. Bet šajās pilsētās atklātās zvērības ir tikai pastaigi pa parku jaukā vasaras vakarā, salīdzinājumā ar to, kas sagaida tos, kas atraida Dievu. Sauklis karš ir elle, ir ļoti, ļoti liels kompliments ellei. Mēs pat iedomāties nevaram, cik karš ir labāks par elli. Andrej, nedaudz piebremzē. Mēs tomēr esam adventa laikā, nevajag runāt par tādām šausmām. Bet Jesai runā par šādām šausmām. Jesai liek mums priekšā to kontrastu. Šī postaža, bet lūk, cik liela cerība, cik liela glābšana no tās postažas. Un šī glābšana ir tik daudz lielāka nekā paglābšanās no Asīrijas, vai Putina, vai Prigožina, vai Kadīrova, vai Hamas, vai kāda cita armijas uzbrukuma, ielēkuma un visiem tiem kara noziegumiem. Iedomājieties to māti, sievu, kuras vīrs un bērni ir paglābušies no raķetes trieciena viņu mājā Mariupolē. Iedomājieties to vīru un tēvu, kur sieva un meita netika izvarotas Bučā. Vai viņi būtu priecīgi? Laikam tas ir par maz teikts. Nav tādu vārda, lai raksturotu to prieku, tomēr prieku. Bet tas ir nekas salīdzinājumā ar šo vēstu, ko Jesai mums pasludina. Kāda būtu adekvāta rīcība šais divos piemēros? Viņi teikt, īstenībā jau man tas arī nedaudz pienācās, es to biju pelnījis un arī dabūju. Maz ticams, ka viņi tā teiktu. Visticamāk, viņi būtu neizpratnes pilni pateicības. Pat ja viņi nezinātu, kam pienākās tā pateicība. Bet tiem, kas tagad ir apspiesti, vairs tumsības nebūs. Tauta, kas staigāja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja: atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Gaisma atspīd caur Jēzus sludināto vēsti. Atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Debesu valstība ir klāta, tā ir ieradusies šīs valstības valdnieka personā. Ir kļuvis iespējams kļūt par šīs valsts pilsoni. Tagad jūs varat iznākt no tumsas. Kā? Atgriežoties no grēkiem. Ar tumsu ir viena problēma, daudzas problēmas, bet viena no tām - tumsa ir ļoti viltīga. Pie tās pierod. Kad mēs nonākam tumsā, mums acis ar laiku pierod. Kad es midzinu uz nakti mūsu jaunāko ķiparu, es izslēdzu gaismas, aizklunkurēju līdz gultai, cerams nesasitot kājas un neko nenogāžot. Bet tad pēc kāda brīža es skatos, re, kur ir gultas gals, re, kur kumode. Vēl pēc brīža tīri skaidri var saskatīt, kas uz kumodas salikts. Pat gultas veļas musturi var saskatīt. Acis pierod. Un tāpat ir arī garīgi. Bībele saka, ka cilvēki, kas nepaļaujas uz Dievu, neatzīst viņu, ka viņi dzīvo tumsā. Bet tā dzīvošana tumsā jau ir kļuvusi tik pierasta, tik normāla, ka neko labāku jau arī cilvēks nezina. Bet atzīstot Dievu
un pieņemot viņa piedāvāto glābšanu, tas ir tā, it kā kāds ieslēgtu istabā gaismu. Mēs redzējām kristības. Sandija apliecināja, ka Dievs ir ieslēdzis viņas istabā gaismu. Mārtiņš jau nolasīja, bet arī daži teikumi no viņas liecības. Es esmu mācījusies, ka Dievs ir žēlīgs pret cilvēkiem, kuru daba ir ļauna un grēcīga. Un tieši savā žēlsirdībā viņš par mūsu grēkiem atdeva savu dēlu Jēzu Kristu. Tagad es jūtos priecīgi, saviļņot, pateicīgi par to, ka man kā grēcīgam cilvēkam ir dota glābšana, kur es nekādi neesmu pelnījusi. Varbūt pat labāks sprediķis nekā manējais šo 20 minūšu garumā vai cik minūšu. Tik tiešām paldies Dievam par viņu darbu Sandijas dzīvē. Viņa ir gaismā. Bet arī tie, kas Dievu jau pazīst sen, ir Dieva bērni jau gadiem ilgi varbūt. Mūsu problēma nereti ir tā, ka mēs tik ļoti esam pieraduši pie šīs gaismas, pie šīs patiesības par glābšanu, ka tā jau kļūst tāda ikdienišķa, parasta un izpausmes var būt dažādas. Mums vairs tas tik ļoti nesajūsmina. Mums tas šķiet normāli un nekas īpašs. Mums var šķist, ka īstenībā jau bišķiņ tas man tā, tomēr arī pienācās. Toreiz laikam, kad es rīkojos tā labi, pareizi, vai padomāju šitā cēli, vai neizdarīju to grēku, iespējams bišķiņ tas tomēr pasvērtos kausus par labu manai glābšanai. Un tā pamazām mēs sākam pierast pie šīm domām. Līdzīgi kā ar to tumsu un pierašanu pie tās. Protams, tā nav tā pati tumsa, kas pazudina dvēseli, bet tāda paštaisnības tumsiņa. Jā, tā var piezakties. Un mēs pat nepamanām, ka tas notiek. Noslēgumā es gribu pateikt vienu salīdzinājumu, vienu ilustrāciju. Un varbūt tā būs tāda nepiedienīga, ne tādā ziņā, ka nepieklājīga, bet tādā ziņā, ka varbūt nav smuki salīdzināt cilvēkus ar to, ko es grasos salīdzināt. Bet, ja kādam nepatīks iepriekš atvainojas, bet varbūt tas palīdzēs kā reizi mums tāpēc to atcerēties. Es gribu mūs aicināt mācīties no mušām. Patiesībā būt kā mušām. Un kādā sakarā vēl tagad mušas? Jūs zinat, kas notiek vasarā, kad ieslēdz gaismu naktī, vai ne? No visiem pakšiem salido mušas pie gaismas, pie spuldzes. Kam ir tās kvēldīgas spuldzes, vēl var novērot, viņas nereti tik tuvu pielien, ka turpat arī izcepās. Mums jābūt tādiem. Redzot gaismu, neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi, bet doties taisnā virzienā to, riņķot ap to gaismu, uz riņķi un riņķi. Ja vajag atsisties pret to gaismu, pat ja tas nozīmētu apdedzināšanos, gan jau nosvilinās kaut ko lieku un nevajadzīgu. Vēlreiz, kas tad ir šī gaisma? Tas ir bērns, kura piedzimšanu mēs svinam katru gadu decembrī. Dieva dēls, Jēzus. Un tad, kad esam sastapušies ar šo gaismu, šo bērnu, tad priecāties par to. Šīs raksturvietas īstenībā aicinājums un pamudinājums ir priecāties, prieks. Tu tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā. Kad tu esi sastapies ar gaismu, priecājies. Vai tu būtu sastapies pirmo reizi, vai dzīvo gaismā jau gadiem ilgi, priecājies par to. Priecājies, ka Dievs tevi ir ievedis gaismā. Āmen. Lūksim. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka tumsai šajā pasaulē nav galavārds. Pat vislielākā, visbiezākajā tumsā tā ir uzveicama ar vismazāko gaismas stariņu. Bet tu šajā tumšajā pasaulē, tu sūtīji vislielāko gaišumu, kāds ir, savu dēlu, Jēzu. Tā tu esi ar mums. Dievs ir ar mums, jo tu, Jēzu, esi Imānuēls, Dievs ar mums. Es tev lūdzu par katru no mums, ka mēs tavu gaismu ar prieku uzņemtu un iegājuši gaismā, dzīvot tajā,
ar pateicības un ar prieku pilnām sirdīm. Lūdzu, palīdzi mums to. Āmen. Āmen.